Tāpat laikā viņu šī problēma iznīcināja. Tas ir stāvoklis, ka tu patiesībā nevienam vairāk neesi vajadzīgs. Mums tā kā vāveres ritenī. Priekš manis tas ir vāveres ritenī. Teikšu, Sandra. Sveicināt. Prieks tev man satikt. liels prieks tev satikt šajā mūsu raidījumu virknē, kas saucās tā diezgan jokaini kritiens punkts uz augšu jautājumu zīme. Tu par šo nosaukumu esi domājis? Jā, man ārkārtīgi viņš starp citu uzrunāja. Jā. Un kas? Jo kritiens uz augšu, zini, kad es iedomājos, kā tas dabistiski varētu notikt, liekas, tur ir nenormāla enerģija vajadzīga. Un es domāju, ka tas stāsts būs par mūsu enerģiju šī sociālā darba laukā. Daļai iedvesmu šādu te smēlām no manas meitas, kurai drēbes karājās uz grīdas. Un tur nav variantu. Viņas vienkārši karājās uz grīdas. Jā, bet ļoti labi. Es saprotu tā, tev arī ir sociālā darbinieka izglītība, attīstība. Jā, man pat ir mazā attīstība. Mazā attīstība. Ir arī lielā attīstība. Jā. Labi, ok, šito izlaižam. Ko es zinu par tavu sociālā darbinieka gaitām? Centrs Marta un palīdzēsim bēgļiem. Biedrība palīdzēt. Nē, biedrība patvērums drošā māja. Patvērums drošā. Labi, bet palīdzēt. Tur bija tirzniecības upuri. Cilvēku tirzniecības upuri, tad, gan jau laikam ir vēl. Nekur jau viņi nav pazuduši. Un tas bija tavs sirds. Tur es tevi iepazinu, glābjot, bet darot nosacīta likuma pārkāpumus pret atsevišķu normatīvu aktu izpratnē. Bet ar sirdi, bet ar pārliecību, ka mēs darām pareizi. Okay. Es drusku sev palielīju pie reizes. Un tā ir tā lielākā tā joma, ja? Cilvēku tirzniecība un bēgļi tur arī bija, nebija? Ja tad vēl nebija tad vēl nebija bēgļi. Tagad mums ir refilgas un kas tur vēl. Bet labi, kāpēc sociālais darbs? Izglītība. Kāpēc? Zini, ļoti īsi runājot, man liekas, es esmu jau bērnībā piedzimusi kā sociālais darbinieks, kad ļoti daudzi mani klases biedri daudz lietas izrunāja viens par otru, un kaut kā tas viss palika manī pašā. Man nekaitēja, ja, jo, ja mēs tagad savalkam to, cik daudz sociālam darbiniekam sniedzot atbalstu, ir tā informācija jāakumulē. Tad es biju tāds caurlaidējs, bet tāpat laikā es biju ļoti empātiska pret ikvienu, kuram bija iespēja pažēloties. Tu kāds to ir teicis, tu pat tā domā? Nē, to man ir teikuši mani klases biedri. Īpaši tagad pēc vairāk kā 40 gadu tikšanās, ka es esmu tieši tāda pati, kāda es esmu. Un es domāju, ka tas ceļš ļoti nemanot caur nevalstiskiem sektora, dažādām nevalstiskām organizācijām, mani aizveda, kā es tev teicu, pie mazās attīstības, kur toreiz bija sociālais. Tu esi mazais sociālais darbinieks? Es sākotnēji biju mazais sociālais darbinieks. Tur mani pamanīja tiešām ļoti spēcīgs cilvēks, tā bija Lidija Šiļņeva, kur teica, tev jāiet tālāk. Un tā es nokļuvu lielajā attīstībā, Eženies ielā, kur tiešām mēs bijām pirmais kurs, kuriem valsts apmaksāja šo izglītību. Tas īpašs. Jā. Es domāju, ka tas bija tāds liels valsts atbalsts, lai mums būtu kvalitatīvi, labi, varbūt ne kvalitatīvi, bet katrā ziņā būtu jauna paudze sociālajie darbinieki. Bet tāpat laikā tā bija nenormāla mācīšanās, jo bija uzlikti vislielākie standarti tieši uz šo te kursu, kuriem līdzi gāja nevis pašu finansējums, bet šīs valsts. Bet es ļoti labi tajā jutos. Izņemot brīdi, kad 4. kursā Šiļņeva man nostādīja priekšā un teica, Sandra, tagad mums būs sižets par prostitūciju un tev būs jānāk kā sociālam darbiniekam kādā dzīvoklī. Tas bija Paskaidro, lai mēs visi pareizi saprastu. Redz, es biju iesākusi strādāt Martas centrā, kur strādāja cilvēku tirzniecībā cietušajiem.
Un toreiz arī sabiedrībā bija ļoti tāds ļoti šaurs, man liekas, arī šobrīd tāds viedoklis, ka cilvēku tirzniecībā cietušie ir tikai un vienīgi sievietes, kuras tiek iesaistītas sniegt seksuālos pakalpojumus, jeb vienkāršā valodā prostitūts. Un kā tagad atceros Gunu Garokalnu, šobrīd jau Bihelu, kura bija šī prostitūta. Un man bija vesels scenārijs. Tas bija iestudēts. Protams, ka attīstībā daudz kas bija iestudēts, jo mēs jau toreiz neanalizējām gadījumus. Mēs toreiz izdzīvojām gadījumus. Mēs radījām gadījumus, jā. Lūk. Un tagad ir scenārijs, kur es zinu, kas tur būs jādara. Un tagad Šiļņev iznāk aiz durvīm un saka, scenārija nav. Tā kā dzīvē. Un aiztaisās durvis, plikšķi ciet, un es palieku aiz durvīm, un es domāju, un kas tagad notiks? Un es ieeju iekšā, un tur sēž Guna Garokalna Bihelē, kas stāsta, cik viņai kā prostitūtei grūti, un kas tur viss notiek, un kas tur ko tur. Un jautājums, kā rīkoties man kā sociālam darbiniekam. Un nekas nepatīk tam manam klientam. Viņš ir ar visu pasaulē neapmierināts. Un es neatceros, kāds bija tas ļoti konkrētais tas jautājums. Bet tā doma bija tāda, es esmu tev gatava palīdzēt. Kas ir tas, ko tev šobrīd uz sitiena vajag? Mans klients absolūti samulsa, auditorija ar maniem kolēģiem vienkārši klusēja, un es sapratu, ka es esmu pārlauzusi to, es atvainojos, klienta raudulīgumu, čīkstēšanu par savu nespēju. Tu viņu padarīji par vienlīdzīgu sarunu biedru. Absolūti. Es teiktu tā. Jā, tā arī bija. Tu liki viņam uzņemties atbildību par to, ko viņš dara. Jā, pēc tā brīža tiešām man kaut kas ļoti kardināli mainījās arī savā praksē, lai gan es sapratu, ka tā ir tā mana būtība, kā es komunicēju ar klientiem, un ka man nebūs neviens, ne sociālais, ne klients augstāk vai mazāk, bet tā bija ļoti laba pieredze. Tā kā sociālais darbs ir līdz ar mani, man liekas, mana personība. Tā nav tava privātā pieredze, tā ir tikai iestudēta par to. Tā ir mana privātā pieredze, jo ikdienā es strādāju kā reiz ar tieši tādiem pašiem klientiem. Bet ja es teiktu, ka tu esi leģenda, tu tam piekristu? Jautājums, kas to saka? Es ļoti pateicos. No vienas puses es ļoti novērtētu, ja tas, kā tu domā, būtu vēl papildus teksts, kāpēc es tāda varētu būt, jeb kāpēc es tāda esmu. Kāpēc tev varētu uzskatīt par leģendu? Tas varbūt tā skaļi izklausās, bet es ļoti ceru, ka izglītojot vairākās iestādēs tieši sociālos darbiniekus, es esmu varējis dalīties ar tādiem gan ar pirmsākumiem saistībā, gan ar cilvēku tirzniecībā cietušo atbalsta sistēmas izveidi, gan tas pats, ko mēs runājam par patvērumu meklētājiem, bēgļiem, klasiskā izpratnē. Kā tagad vēl atceros pirmo savu bakalaura darbu, ja jāsaka vienīgo bakalauru un pēc tam maģistru, kas ir par šīm abām divām tēmām. Un man ļoti palaimējās, jo Lidija Šiļņeva, nezinot vispār tajā brīdī, kas nozīmē cilvēku tirzniecību, apstiprināja šo tēmu, kas pēc tam izauga ar daudziem semināriem un visu pārējo gan attīstībā, gan arī ārpus. Un es pieļauju, ka vēl šobrīd mani kolēģi jaunie, ja runā par cilvēku tirzniecību, vēl joprojām atšķir grāmatu, kur ir rakstīts, kā strādāt ar cilvēku tirzniecībā cietušajiem, kāds ir palīdzības apjoms, kāds ir normatīvs, jo patiesībā kopš tā laika ir ielikti tie pamati, kuri gandrīz nemaz šo gadu laikā nav mainījušies. Tā kā, ja pārklikšķinātu to leģendu, tad man gribētos teikt, ka ir ļoti labi, ja izdodas stratēģiski ielikt pamatus, kas tiešām ir pamati. Un man liekas, ja tā, tad es teiktu jā. Man vienīgi mulsina tas, ka es pareizi domāju, ka leģenda man asociējās ar pagātni. Viņa var būt dzīva, vai pārsvarā gan mirušas, bet šobrīd ar pagātni. Un tas kaut ko arī tev stāsta. Tu vairs neesi tieši saistīta ar šo cilvēku tirzniecību. Tu ieliki šos pamatus, jā, tas par to neviens nešaubās. Jā, tiešām es arī ilgi ļoti strādāju, bet
Zini, kur ir sasaiste, un tā ir ļoti sērīga un bēdīga. Pagājušā gadā nomira viena no manām meitenēm, kurām es tiešām palīdzēju tikt ārā no visa tā zaņķa, kurā viņa bija iepinusies. Un burtiski 2 mēnešus atpakaļ, un tie bija mani pirmie klienti cilvēku tirdzniecībā. Un burtiski 2 mēnešus atpakaļ aizgāja vēl viena meitene. Viņas bija ļoti pirmkārt spēcīgas kā personības, bet tāpat laikā viņu šī problēma iznīcināja. Jeb jāsaka, šī situācija, kurās viņas nokļuva, iznīcināja, jo tur bija gan dažādi ķīmiskas vielas sapotētas, gan kaut kas pārējais. Tā kā, ņemot vērā, ka mēs ar viņām vēl pastarpināti uzturējām attiecības, tad domāju, ka tā tēma vēl joprojām dzīvo manī. Un, lai cik ļoti sāpīgi tas neizklausītos, bet es neesmu Facebook cilvēks, bet tieši pēdējās dienās tā meitene bija man rakstījusi ar lūgu man piezvanīt. Un es vienkārši nebiju to lapu atvērusi un nebiju to nokonstatējusi. Un paiet nedēļa un māsa atsūta, viņas vairs nav. Un te ir laikam stāsts arī par tādu kā sociālā darbinieka būtību un sūtību būt blakus tad, kad tu patiešām esi vajadzīgs. Nevis uzbāzties ar savu klātbūtni. Jā, šī brīdī es gribu teikt, tā man ir ļoti žēl, kad es to tā kā nenofiksēju, bet arī tā ir dzīve. Varbūt tādā veidā arī mēs šķiramies no saviem klientiem kādreiz. Jā, bet tad pilnīgi prasās šis skumjais, bēdīgais stāsts. Dzīve vispār ir jautājums, cik ir laimīga vai nav mazāk laimīga. Bet man liekas, tas svarīgi arī, ko pārunāt, ir ceļš profesijās, kas ir saistīts ar cilvēkiem, atbalstīšanu, palīdzēšanu cilvēkiem. Kur pašam rast to spēku? Kurš tev dod? Tu dod, tev dod, no tevis ņem, tu no viņa ņem. Es runāju attiecībās ar klientu. Ja? Kas ir tās lietas, kas, es nezinu, mēs zinām, zaķiem tu nopērc jaunas baterijas, iespraud, un ir arī tās, kas var uzlādēt. Ja? Tur kaut kādām mašīnītēm. Kas ir mūsu baterijas? Kas ir mūsu uzlādes punkti? Tavuprāt? Kā tu pats domā? Vai? Ak, Dievs. Es būšu pietiekoši tradicionāls. Tas, ko es pēdējos gados esmu sapratis, ir divas lietas. Viena lieta ir kārtība. Tātad ir noteikumi. Ir lietas, kuras tu nekad nepārkāps, un skaidri noteikumi. Ja? Uz kuriem tu vari vienmēr balstīties. Te nav runa pieņem, nepieņem. Ja? Manā gadījumā man ir ideāls situācija. Es pa lielam visu savu apzināto darbu dzīvi pats esmu veidojis šos noteikumus. Otra lieta ir mājas. Es negribu runāt par hobijiem. Ja? Es negribu runāt par kaut kādiem braucieniem, tādas tradicionālas lietas. Tur psihohigiēna, kas tik, ir divas lietas, kārtība un mājas. Ja tev mājās viss ir labi, ja tu mājās nāc ar prieku, tu arī dari daudzas lietas ar prieku. Protams, ja tu uz mājām mēģi sakostiem zobiem, tāpēc, ka es nezinu, bērni aug un kuras vecumā šādā vecumā likšos, tas ir cits tā. Tur ir problēmas garā. Trešais punkts, kas varbūt nav attiecināms uz visiem, bet konkrēti uz manu situāciju. Pirmām kārtām man ir 20 gadu psihoterapijas pieredze. Un savas vājās un ievainojamās lietas un prieka lietas un spēka lietas un pietiekoši labi apgūst. Tā ir vēl viena sevis apzināšanās, sevis iepazīšana. Bet tagad tava versija. Jā, ļoti daudz, kas arī sasaucās, lai gan man bija raudoši bērni un vispārējais, bet uz šo es laikam atbildētu tā. Man izdevās ļoti apdedzināties, man izdevās ļoti sevi smelt, brīdī, kad es strādāju 3 līmeņos. Ar klientiem, ar pašvaldību, jeb mezo līmenī, un makro līmenī stāvēju kopā ar ministri pārstāvot Latviju. Un te es gribētu teikt tā, ka tanī laikā tas varbūt nebija tik populāri, jeb jāsaka, tam nepievērsta tik daudz uzmanības, bet arī manas organizācijas vadītāja bija sociālais darbinieks.
Un šobrīd, ar šī brīža aci skatoties, es domāju, ka vadītājiem ir jāpamana, kurā brīdī viņš savam darbiniekam uztic šo te milzīgo apjomu komunikācijā, tā skaitā pa naktīm runāt ar klientu, jo tas viņam ir nepieciešams. Tad paskatīties, kas tomēr ir prioritārs no institūcijas puses, kuram konkrētam darbiniekam Sandrai, tu tomēr dod tanī brīdī vislielāko slodzi. Un es pilnīgi apzināti šobrīd varu pateikt, ka tieši šī te drasēšana pa dažādiem līmeņiem, pielāgojot gan komunikācijas stilu, gan informācijas apjomu, gan visu pārējo. Vienā brīdī tas man ir reāli izsmēla. Plus tam, strādājot nevalstiskā sektora, tev visu laiku jādomā par finanšu piesaisti, kas atkal bija šī projektu rakstīšana un tā tālāk. Nu, līdz ar to nebija šis balans, par ko tu saki. Nebija balansa dod un ņem. Bija vienkārši milzīgais pārsvars, ko tu devi visās šajās struktūrās. Nu, un izklausās pēc hausa. Tas nevienmēr ir hauss, bet tur ir nepieciešami nenormāli tavi resursi iekšā. Kas nav tā otra, kur tu saki, beidzot varu atpūsties. Ja? Tu visu laiku esi 24. Tur nav likuma tajā visā, ko tu stāsti. Tur nav robežu. Tur jeb robežu. Tur nav robežu. Tur vienkārši tu visu laiku esi tajā tēmā, tu esi profesionāls. Kāpēc es ļoti esmu izvairījusies no vārda eksperts? Jo tikko kā tev pasaka, tu esi eksperts. Tas nozīmē, ka tev ir tev ļoti daudz darba. Viss, tev jāpārzina uzreiz viss. Jā. Un tev, tu varbūt arī pārzini to visu. Bet tie ārējie spēki liek tev ļoti daudz uzreiz darīt. Iespējams to, ko varētu darīt. Bet tu esi arī pasniedzēja, un līdz ar to tu noteikti satikusi gan strādājošus studentus, gan kuriem vienkārši ir kaut kāds priekšstats. Kuriem kaut kāds iemesls, kāpēc viņi mācās, bet viņi neko praksē nezina par sociālo darbu. Jā. Un saki, lūdzu, man ir savs priekšstats, es jau uzreiz tev brīdinu. Ja tu man pēkšņi atkal uzdos jautājumu, man ir atbildi. Bet kā tev pašai izskatās, ir par sociālo darbu runājot, ir šīs robežas skaidrs? Vienojamies par vārdu robežas. Ja? Bet robežas kam tu tieši domā? Profesijai. Viņa darbā. Sociālā darba profesijai. Es nerunāju tur par kaut kādu vienu. Ja? Šis sarunas ir tāds plašākā. Mēs nevaram izcelt vienu tēmu. To es ārkārtīgi gribētu. Bet ir vai nav? Kas mēs esam? Kas mēs esam kā sociālai darbinieki? Don Quijote vai Sancho Pansa? Ja varbūt tev ir cits tēls. Ja tev varbūt ir cits tēls. Es labprāt gribētu Skārleta būt, bet Skārleta laikam nesanāks. Varbūt Karlsons labāk, tas, kas atlido. Kas lido atkal? Kas lido atkal, tad, kad ir vajadzīgs. Bet, atgriežoties tā nopietnāk par tām robežām, es domāju, ka tas, manuprāt, ir tā, kā mēs to noliekam jau ar šī brīža zināšanām. Es saku, es pagātnē galīgi to nevarētu pateikt, kad es tā kā novilku robežas noteikti gāju gan tanī lauciņā, gan tanī, un starp citu, pat pēdējā privātā dzīvē, man liekas, privātā dzīvē, bija raksts par manu kolēģi, kurš nenormāli ilgus gadus strādāja un bija valsts policijas priekšnieks tieši šajā cilvēktirdzniecības jomā. Viņš man piezvana un saka, vai es varu izmantot tavu vārdu? Es saku, tak vienmēr ir laipni izmantot tur, kur tev nepieciešams. Izrādās, tas raksts bija tapis par viņu, jo no tāda apkarotāja cilvēktirdzniecības viņš bija ļoti lielu savu dzīvi veltījis rakstniecībai par šo te visu procesu. Un tad viņš pieminēja Sandru Zalcmani, kur arī strādājas tajā pašā tēmā cilvēktirdzniecība. Un tad tanī brīdī, tas ir 2 mēneši atpakaļ, es domāju, pie sevis nodomāju, vai tanī brīdī es viņiem biju palīdzošs resurss, vai es nebiju palīdzošs, vai es maisījos pa vidu, pārkāpjot savas robežas. Un es, protams, konstatēju. Es tikai par savu pieredzi varu pateikt. Jā, bet es domāju tā, ka viss ir atkarīgs no mums pašiem, kā mēs tās robežas, protams, nospraust. Un šobrīd es teikšu, ka es ļoti nospraužu. Man no tava stāsta ļoti gribu izcelt vienu, manuprāt, ļoti būtisku lietu, ko tu pieminēji, kad tev bija vadītājs, kurš neredzēja.
Ja izlikās, ka neredz. Jo, protams, man kā vadītājam ir ļoti ērti šādi cilvēki, kuriem var kraut. Un tad, kad viņi sabrūk, tad jau atradīs vēl vienu tādu pašu. Man liekas, tas ir būtiski to sazobi, tieši, ja mūs klausīsies arī vadītāji, šis nav message darbiniekiem. Ja? Tas ir vadītājiem. Jums ir jārūpējās. Mums kā vadītājiem ir jārūpējās par to, lai darbiniekiem būtu skaidri noteikumi. Man nevienmēr tas ir izdevies, ir spekulēts, ja, bet tas ir tas, par ko mums ir, vienkārši uz tavu piemēra. Ejot tālāk atkal, robežas, mēs par robežām runājām, un es saprotu tā, ka es varu pieņemt un piedāvāt nākošo tēmu, ja robežas izšķīt, kas ar mums notiek izdegšana. Tas populārais vārds, nezinu, tur visādi viņi var nosaukt. Kas priekš tevis ir izdegšana? Es saprotu, ka pat es varētu teikt, izteikties, tev pat tāda ir bijusi. Jā, man tāda ir bijusi. Bet cik tu vari atļauties, cik tu vēlies atļauties? Kas tas ir? Es varu tikai pateikt, kas tas ir priekš manis. Protams. Tas, manuprāt, kā es viņu sajūtu, tas ir stāvoklis, ka tu patiesībā nevienam vairāk neesi vajadzīgs. Jo tanī brīdī tu esi absolūti nespējīgs palīdzēt sev, kur vēl citiem. Ir tādi tā kā uzplaiksmes brīži tajā, ko sauc izdegšana, kad ir tāda sajūta, tev ir jāiet atpakaļ. Bet, ak Dievs, cik būtu kādreiz bijis labi, ka kāds pasaka, nelien tur atpakaļ, jo tev ir jāatgūstās no tā, kamī tu esi trāpījis. Un, zini, lai cik paradoksāli tas neizklausītos, tam bija vajadzīgs labs laiks, lai es tiktu tam cauri, bet brīdī, kad es biju izlēmusi, es 2 gadus gāju uz savu institūciju, es domāju, es tomēr strādāju, esmu šī starptautiskā migrācijas organizācija ar cilvēktirdzniecības upuriem Martas centrā. Kaut kā tas sākums Martas centrā, protams, bija vērsts uz atbalstu sievietēm, bet es skaidri redzēju, jo AJOMā strādāju ar tiem, kuri bija darbā iesaistīti, un tie lielākoties bija vīrieši. Un es sapratu, ka es nevaru dalīt šādā veidā problēmā cietušus cilvēkus. Un 2 gadus, kamēr es gāju uz savas institūcijas dibināšanu, es atguvos. Un es pilnīgi skaidri sapratu, lai arī darbs ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem Martas centrā mani noveda pie izdegšanas, es vienalga sāku patvērumā drošā māja darbu ar cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. Un tas bija drusku vairāk sakārtotības un vispārējais, bet laikam no sevis neaizbēgsi. Bet es drīkstu tagad teikt, ka tieši šodien, tādu mūsu izpratnē sociālo darbu tu nedari. Man neinteresē, ko tu dari, ja tu negribi pat pastāstīt. Bet tā kā bija tā droša māja un patvērums vai Martas centrs, kur ir sociālais darbs no rīta līdz vakaram, šobrīd nav. Ja? Bet ir taisnība, ja? Piekrīt. Savā ziņā, jā. Savā ziņā. Protams, mēs jau kā fanāti varam teikt, ka sociālā joma jau ir arī mājokļu būvniecība pilsētā. Ja? Tā arī ir mūsu joma. Bet tu esi, kā lai saka, palikusi ar mums. Ja? Kas tas tāds ir? Priekš kam? Un tu vēl studentus arī māci tagad? Uz šodienu nē. Jā, okay. Bet tu esi ar mums, bet saprot, kaut vai tas, ka tu esi šeit, tad man liek domāt, ka tu esi ar mums. Un vispārējais, ko es zinu, bet par ko es neteikšu. Jebkurā gadījumā es ļoti priecājos, ka es esmu ar mums, jo daļa, jeb sociālais darbs kā daļa no manis mūžam paliks. Tas nekur nevar pazust. Un man ir, kā teikt, liela pateicība mūsu kolēģos, kuri redz mani kā mēs. Nevis saka, tu tur tagad strādā kādā citā institūcijā, kas zina, ko tu tur dari. Ļaunā. Ko tu tur dari. Lai gan tas patiešām ir ļoti sasaistīts ar mērķa grupu, ar kuru es visus šos gadus esmu strādājusi. Un, lai cik ļoti tas izklausītos dīvaini, bet dažus mēnešus atpakaļ es beidzot sevī
dabūju pieņemt vārdu vecākais eksperts. Vārds eksperts, tas ir tas, kas man mūžīgi tā kā trigerēja. Es domāju, nē, es vēl to nevaru pieņemt, bet man šobrīd amats tāds ir, un man ir vieglāk pateikt, kad es esmu, man ir tāds eksperta. Bet tas nenozīmē, ka es esmu mainījusies pēc būtības, bet palikt sociālajā darbā kā reiz ļauj un dod iespēju šī sasaiste ar mērķa grupu. Un kā reiz burtiski ļoti nesen bija saruna tādā diezgan augstā līmenī, mani kolēģi runāja par viņiem. Par viņiem, tas ir par mērķa grupu. Tas, kas šobrīd, man liekas, sociālajā darbā ir patiešām pozitīvs tāds vērtējums vai pozitīvs tāds iznākums, kad mēs runājam kopā ar viņiem. Tas ir ar klientiem. Lūk, un es nekur neesmu aizgājusi, kas nozīmē, ka jebkurā vietā, kur es esmu, šī sociālā darba prizma, pirmkārt, viņa ļoti noder, jo tu daudz vairāk vari apgaismot savus kolēģus par mērķa grupu, ar kuru esmu strādājis tik ļoti ilgi, bet tāpat laikā ļoti nepiespiesti es varu dalīties tajā, ka jūs nevarat lemt par mērķa grupu, nepajautājot mērķa grupai, vai viņai tas ir tā kā ok, vai tas ir vajadzīgs, vai tas ir nepieciešams. Tā kā es domāju, ka es joprojām šeit esmu, un es priecājos būt mēs. Es pilnīgi, Sandra, es neliekuļoju, un tas nav kaut kāds triks, jo es tik tiešām, es to uztveru kā mēs, un tu esi kopā ar mums, un tam man ir daudz dažādi pierādījumi no personiskās saskarsmes ar tevīm. Kas ir autoritāte tavā dzīvē, savā profesionālajā jomā? Kas ir ietekmējis to visu tavu stāstu, kuru tu atnes? Es varbūt sākšu ļoti neordināri, bet tajā pat laikā ļoti vienkārši, un arī tu to minēji. Tā ir ģimene. Tā ir ģimene, kas man ir ļoti tāda interesanta ģimene, bet tā skaitā man ir bērns ar īpašām vajadzībām. Un tas ļoti neviļus sasaista kaut kādas lietas ar atbalstošo profesiju pārstāvjiem, ar kuriem tev ir jākomunicē. Un arī tas, ka man ir pirmā profesija mediķis, tas arī pats no sevis ir palīdzoši. Atkal baigi tā no personīgā skatu punkta, bet pavisam nesen arī vienā žurnālā tika intervēts mans dēls īpašais. Un es domāju, cik viņš ir spēcīga personība izveidojies, tāpēc, ka tika ar viņu risinātas situācijas tā kā ar visnormālākajiem bērniem. Un, zini, nevienmēr varbūt vajag būt, piemēram, prezidentam Reiganam vai vēl kādiem tādiem ļoti spilgtiem piemēriem, kas ir mūsu dzinējs, jeb dzinulis tāds kaut kādu darbu darīt. Bet ļoti bieži tādi tuvākie cilvēki ir tie, kuru dēļ daudz ko tu esi gatavs pamainīt. Gan savā attieksmē, gan pieejās, gan resursu sadalījumā. Patiesībā pateicoties savam jaunākajam dēlam, viņam tad bija 2 gadi. Es iestājos augstskola attīstība. Pirmajā etapā. Līdz ar to es gribētu teikt, ka tas, kas nāca man pēc tam kā resursi, gan pasniedzēji, gan mani kolēģi, gan jau kolēģi ar stāžu, tas bija lielākā dāvana man profesionālā izaugsmē, bet tas impulss nāca no mūsu ģimenes. Pilnīgi gribās tad jautāt nākošo briesmīgo jautājumu. Nē, labi, nopietni. Ļoti aizkustinoši, protams, bet tad tu meklēji iespēju priekš sevis. Negluži. Tas bija vienkārši impulss iedziļināties atbalstošajā jomā. Un tas, kas man ļoti uzrunāja tajā laikā, tas bija sociālais darbs. Bet, zini kā, es gribu tomēr papildināt. Redz, mēs bagātinamies ne tikai ar tiem pasniedzējiem un vispārējo, bet ļoti bieži klienti ir mūsu skolotāji. Jā. Un arī tas liek padomāt, vai pareizi. Vai tā vajadzēja. Un es arī saviem studentiem ļoti bieži stāstu par saviem stereotipiem, jo strādājot gan ar patvērumu meklētājiem, gan ar cilvēku tirdzniecības upuriem, mums nāk pretī tādas interesantas situācijas. Un viena no tām, kā sociālam darbiniekam, man ir 2 klienti, Romu pārstāv cilvēku tirdzniecības upuris,
un afgāņu bēglis. Un iedomājies tādu situāciju. Mēs ejam iepirkties gan ar vienu, gan ar otru. Katram sava programma. Pēkšņi viņi abi divi apstājās koridorī viens otram pretī. Un sāk viens otram kaut ko gar vējjaku, kaut ko tur raustīt un bakstīt. Un ko domāju es? Kura roka pirmā ieslīdēs otra kabatā? Es domāju, pēc tam domāju, labi, kaut kā tu tā jocīgi domā, jo taču par dažādību tas ir tavs topiks, par ko tu runā ar studentiem. Visi mēs cilvēki ar savām vājībām. Un kas izrādās tālāk? Izrādās, ka gan vienam, gan otram ir sabojājies rāvējslēdzējs vējjakai. Un viņi ļoti vienkārši viens otram palīdz. Un tad es domāju, ak, Dievs, Sandra, nu redz, kā ir, kā nostrādāja tavs stereotips par romu tautības pārstāvi un par citas tautības pārstāvi, lai gan tā ir tava ikdiena. Un es nekautrējos par to runāt, tāpēc, ka es ļoti ceru, ka kādam tā ir tāda atklāsme, ka ir jārunā par savu nostāju stereotipiem, par kaut kādām tādiem pārdzīvojumiem, jo no tā iespējams kāds cits iegūs kaut ko. Tu man pilnīgi provocēji teikt tā. Jo tagad par šo tie ir ļoti labs stāsts par stereotipiem un ieguvumiem un par skolotājiem. Ja? Tad es izvirzīšu tādu hipotēzi, ka sociālais darbs patiesībā ir nevis palīdzēšana citiem, bet tas, kas neļauj mums kļūt vienaldzīgiem. Tas, domāju, man kā profesijas pārstāvim. Varbūt var skatīt plaši. Es nezinu, tikko radās. Es neesmu... Ko tu par to saki? Skolotāji, kā akadēmisks arī skolotājs ar dzīves pieredzi. Ja tu man vēl savādāk uzdotu to jautājumu. Nemāku. Tu varbūt atkārto vēlreiz. Ka sociālā darba jēga ir nevis palīdzēt citam, bet nepalikt vienaldzīgam pašam. Pārdomu vērts jautājums. Okay. Jo pirmā reakcija, pirmais tāds impulss, kas man nāk prātā, palīdzēt tam, kuram nevajag palīdzēt, ja tas, kurš nelūdz palīdzību, varētu būt ļoti nevietā sniegt atbalstu. Savukārt, ir daudzi, kas vienkārši neuzdrošinās lūgt šo palīdzību, dažādu apstākļu dēļ. Un, manuprāt, tas sociālais darbinieks ir kā tāds katalizators, kas intuitīvi uzķer šo te niansi, kurš patiešām dēļ kādām savām kautrības vai nesagatavotības vai nezinu, kaut kā nespēja palūgt šo palīdzību. Un tad tu ej un viņam saki, klau, es te esmu. Vai atkal otrādies, kurš ir motivators un saka, es zinu, tu tiešām vari izdarīt to un to un to, jo es redzu tevī potenciālu. Un man, starp citu, es gribu uzreiz, kamēr es esmu tajā plūsmā pati, es gribu teikt, ka man ļoti uzrunā, ka mēs varam atdalīt sociālo darbu, kur es uzskatu par daudz vēl izaugsmes iespēju vērtu profesiju no sociālajiem pakalpojumiem, kas patiešām ir reizēm, manuprāt, gribētos teikt, ka sociālais pakalpojums ir tāda tehniskā palīdzība. Es tā baigi pārspīlēju, bet sociālo darbu redzu kā daudz radošāku profesiju ar visādām iespējām, kā augt un plaukt. Tu man šobrīd radīji tādu nelielu smadzeņu komu. Sākās. Jo es sapratu, ko tu teici, bet es domāju, arī mūsu jomas profesionāļi sapratīs to ideju. Bet redzi, es izēju no tās postulāta, jeb no tā pamata, ka sociālais darbs arī ir sociālais pakalpojums. Ka sociālais pakalpojums ir sociālais darbs. Ka viens no pakalpojumiem ir sociālais darbs. Ja? Un tas man drusku tā kā, pirmajā mirklī... Tas ir tavs redzējums. Es tomēr pēc savas iekšējās sajūtas, es tev stāstu to, kā es to saredzu. Es pat netaisos ar tevi strīdēties. Es tikai vienkārši mēs jau varam to darīt. Nē, nevajag. Ar tevi nevajag.
es neesmu. Ir teorētiski cilvēki, kas ir ļoti labi zina teorijas un visu pārējo. No sociālā darba teorijām es atceros tikai vienu. Peina grāmatu, kas, ja mēs tā burtiski tulkojam, ir sāpes. Veca grāmata. Veca grāmata, sāpīga, tur tas neko no viņas nesaprot. Okay, bet turpinot, varbūt tik tiešām, jo man liekas, mēs esam piegājuši tādā drusku filozofiskā, tādā filozofiskā jēgā, tādā sarunā nevis par realitātēm, bet par tādu kosmosā drusku iebraukuši. Man atkal likās, ka mēs ļoti pietuvināti sociālajiem darbam esam, tāpēc, kad kā teikt, var vienmēr nolaisties uz zemes un ka es ļoti citēšu tagad mūsu Lidiju Šiļņevu, paņemt šo klientu tur, kur viņš atrodas, bet mēs nevaram viņu atstāt tur, kur viņš atrodas. Ja mēs tur viņu atstāsim, izaugsmes nebūs. Viņš jāpaceļ ir vismaz pa vienu pakāpienu uz augšu, lai viņš redz vairāk, tālāk un plašāk. Cik tā filozofija ir? Es to grūti pateikt. Tur atkal noteikti būtu tāds stāsts, cik darbinieku, cik pieeju. Tas ir savādāk, jā. Un katram tur būtu savs, jo, ko tu saki par to, ka arī, mani kā sociālā darbinieka darbību ietekmē mana personība, mana dzīves pieredze. Tev kaut kā tas piekrīt, nepiekrīt, iebilst? Ka nav tāds tīrais profesionāls. Mums saka, tīrais profesionāls. Tu esi apguvis teoriju, tur kaut kādu ģimenes vai multipulti, jeb kā viņas tur saucās. Tev ir uzdevumi, tev ir kaut kādas tur veidlapas, tev ir prakse. Un tas ir tas, ar ko tu strādā. Vai tu atceries, kad sociālais darbs vispār sāk attīstīties Latvijā? Ja es pareizi atceros, tad augstskolā pat nemaz neņēma tos, kam nebija nekāda pieredze. Jaunos no tagadējās 12. klases pat neņēma, kamēr tu nebija bišķiņa apgādājās Jā, bija kaut kas tāds, jā. Tev bija kaut kāda vai dzīves vai kaut kādai citai izglītībai. Jā, bija kaut kādai pieredzei. Vai tā pa miglu. Jā, bet tāpat laikā tur ir tieši tas tavs, tāda viena no tavām notīm, ko tu stāsti tagad, ir par to, kad kaut kam bija jābūt, lai tu saprastu, vai tā profesija ir tava vai nav tava. Ja mēs tagad paskatāmies no mūsu vecajiem kursabiedriem, es gribu teikt, ka tie pirmie, neatkarīgi no tā, ka viņi drusciņi pamainījuši, tur kāds kļūs vēl gudrāks un kāds pagājis attīstības karjerā vēl citā, bet viņi ir sociālie darbinieki, jeb domā par sociālo darbu. Ja mēs atgriežamies pie studentiem, kas šobrīd ir, es ļoti priecājos redzēt, ka studenti ir. Tāpat laikā ļoti gribās teikt tā, ka ir daži studenti, kuriem tur nevajadzētu būt, jo tā nebūs viņu dzīves profesija. Bet es saku, es ļoti priecājos par tiem, kuriem ir zinātkāre, kuriem ir interese, kuriem jau nāk ar kaut kādu savu redzējumu. Jā. Tu zini, kāpēc es aizgāju uz attīstību? Es tev esmu stāstījis? Nē, bet padalies, lūdzu. Man bija 30 plus mīnus, 28 vai cik Toreiz mēs nebijām neviens jauns attīstībā. Jā, bet ne par to, tur gadiem tāda nozīme ir attīstībai un sekundāri. Un tas bija kaut kāds 98. Kaut kāds tas gads. Un tad jau viss tas Latvija bija, sāk stabilizēties un iegūt kaut kādus valstiskumu, aprises un visi tie atraktīvie laiki gāja uz beigām. Un tad es sapratu, ka bez izglītība, man izglītība bija kaut kāda medicīnas skola. Kaut kā tāpēc, kā man, jo visas tās lietas bija ļoti saistības. Un es saprotu, ka bez augstākās izglītības, viss ceļa vairs nav. Tālāk tu nekur netiec. Kaut gan tajā mirklī man viss apmierināja. Un tad tur arī ģimenes koncīlijas un vispārējais. Man viss bija kārtībā. Man tur baigi neko nevajadzēja. Bet tā ideja, ka tev vajag augstāku izglītību. Ja? Vai tā bija mana ideja, vai mana vecāka ideja, tam vairs nav nozīmes. Ja? Un tad sākās racionāla spriedelēšana. Tajā laikā moderni bija kas? Ekonomisti, finansisti un juristi. 4 gadus mācīties, man būs pār 30. Un tad ar tiem šmurguļiem 25-gadīgiem es tur konkurēšu kaut kādā tirgu. Nē, mana lepnība to nepieļauj. Un tad nezinu, no kurienes uzradās māma. Un tad klausies, reku ir sociālā darba augstskola, nezinām, par kas tur notiek, bet pirmais. Tur ar biksēm jau ir priekšrocība, pilns ar meitenēm.
Man nebija nekāda iemesla domāt, ka es strādāšu sociālajā jomā. Tā es nokļuvu attīstībā, vienkārši savu ērtību dēļ. Tagad es runāju par tiem studentiem. Nu, es drusku tā kā advokatēju tos studentus, kuriem. Jo es esmu no tiem, un tagad pasaki man, kas slikti. Es esmu no tiem, kur tu teici, kuriem nevajag tur būt. Jā. Nu. Tev pašam jāatbild, vai tas, ka tu tur nokļuvi tā, kā tu nokļuvi, tu jau varēji aiziet arī pa kreisi, pa labi un viss kaut kas, bet kaut kas tevi tur aizdina. Nu jā, bet un tas varbūt arī radās 3. kursā, ja? Nu, tas nebija tā, ka 1. dienā. Nu labi. Okay. Jā, bet tā tas ir. Tā kā katram varbūt kaut kādi ir tie savi ceļi, bet ja mēs pieskārāmies tiem mūsu studiju laikiem un tam birklim, kā tev izskatās? Nu, labi, noapaļosim. Ir pagājuši 25 gadi, kurš mēs bijām ideāli studenti un zinājām visu labi, pareizi. Un mēs, protams, es nejūtu līdzi medicīnas studentiem, kur izdzīvo visas 1000 slimības. Sākot no... Tā tas bija. Jā, un tā tas ir. Un tas melnais un baltais periods, un tas superīgais, es zinu, kā ir pareizi un visu. Bet ja mēs skatāmies drusku tā pāanalizējam to sistēmu, nu, kurā mēs radām, kāda bija tad un kāda ir tagad, kā tev izskatās, ir notikuši ļoti daudz pārmaiņas. Bet vai šīs pārmaiņas ir nesušas to, ko mēs gaidījām? Un es sākšu. Jo mans vienīgais sapnis, viens no sapņiem, un tas nav saistīts pat ar sociālo darbu, lai Latvijā katru ceturtdienu nemainās likumi. Nu, ceturtdiena ir Saeimas plenārsēdes. Es gribētu, lai mēs varētu dzīvot pēc likumiem gadus 3, 4, 5, kuri nemainās. Ja? Nu, tas tā ievadām. Bet kā tev pašai izskatās? Nu, jautājums, cik ļoti tas uzreiz skar sociālo jomu. Citreiz es gribētu, īpaši šobrīd, es gribētu, lai daudz ātrāk mainās tie likumi, piemēram, saistībā ar atbalstu sociālajiem darbiniekiem. Mēs runājam par profesiju, nevis par sociālo darbu. Tieši tā, bet arī profesijā vai sniedzot šādu atbalstu sabiedrības locekļiem, studentiem būtu jāmaksā par savu izglītošanos. Kuru nekad neatpelnīs. Bet te ir stāsts par normatīviem, par šī speciālista nozīmību un izpratni, vai viņš ir nozīmīgs šī sabiedrībā kā tādā. Un es noteikti teiktu, ka šiem studentiem ir pat vēl stipendijas jāmaksā, lai viņi te būtu, nevis viņiem jāvelk no savas kabatas. Bet tas varbūt ir, bet te ir stāsts par tiem, kādreiz gribētos, lai ātrāk kaut kas mainītos, lai saprastu dargā, daudz vairāk. Naudas nav, bet jūs turaties, ja? Varētu turēties. Jautājums, kāds tas mērķis un kāds ir mans personīgais nolūks, vai man gribās turēties vai negribās. Man personīgi sociālajā jomā man gribās turēties. Un es ik pa laikam, kā jau es teicu, neatkarīgi no tā, kur es strādāju, sociālā joma ir mana prioritāte. Un tā likteni cik pa laikam mani atgriež. Pagājušā gadā lasot lekcijas par cilvēku tirdzniecību, atkal runājot, un īpaši šodien vēl joprojām runājot, kā sniegt atbalstu mērķa grupām. Tā kā tas ir. Tad es atļaušos vēl vienu provokatīvu jautājumu. Nu, pat ļoti. Jā. Manuprāt, ļoti. Un saki, kā tu vispār tad domā? Mums vispār ir vajadzīgs sociālais darbs? Nu, tā tuvākajā nākotnē. Jo tas mums nevienam, kurš ir sociālajā jomā, mēs runājam, ir problēma tāda, problēma šitāda, zemes, darbinieku nav, studentu nav, visi iet uz grunti, pienākumi aizvien vairāk, likumi kā izmainās, tā 2 pienākumi klāt. Ja? Bet saki lūdzu, bet tā, mums to visu vajag. Tu zini, kopš man ir vēl 3. profesija, es ļoti izvairos pati personīgi no jautājuma vai. Jo es parasti uz to nedabonu nekādu atbildi izņemot jā, nezinu. Un, zini, tieši pie šī jautājuma. Labi. Piedod, es paspēlēšos. Labi. Bet ja tu man tā forši noformulēsi jautājumu bez vai. Labi. Vari noformulēt? Tieši par šo jautājumu. Es nedomāju, ka tu tagad man trenēsi kā coach.
Nē, es tev Es zinu, kas tu esi. Tu esi coach vēl izmācījusies. Jā, es esmu praktizējošs coach. Un es tik tiešām paļāvos, ka tu būsi pieklājīgi un nesāksi šitos eksperimentus. Tas palīdz man. Tas reāli palīdz man. Bet tu taču mani jautājumu saprati. Es sapratu. Labi, zini kā, nē, es tev jautājumu sapratu, jo, ja es varētu noformulēt viņu savādāk, tad droši vien es jautātu par to, kāds ir mans redzējums par es varētu noformulēt, jā, kā. Nē, ja mēs pieļaujam, ka sociālā darba nebūs, kā mēs dzīvosim. Jā? Tu esi ar mieru uz manu provokāciju? Jā, protams, ar lielāko prieku. Šie ir simboli, kas man rokās. Tu droši vien, ka zini, kad... Tas nav tās kārtas, ko mēs trešajā klasē zem skatījos. Jā, asociatīvās kārtas, šajos atstāšu. Es zinu, ka tā ir svars kaut kāds. Tu esi gatavs ar mieru izvilkt atbildi uz šo jautājumu? Lai Dievs pasarg. Es arī izvilkšu, nedomā. Un atceries jautājumu. Kā mēs skatāmies uz šo profesiju? Parādi mūsu skatītājiem. Es varu savu kārtu. Kas ar viņu jādara? Tev jāatbild uz jautājumu, skatoties kārtī. Bet es tev parādīšu, kā es to darīšu. Jā. Jā, nē, ja tev ir atbilde, uzreiz. Nē, man ir atbilde. Okay. Es nezinu, jā. Manuprāt, ļoti labi. Mēs visu laiku ejam pa apli. Tātad mums būs ko darīt. Šitas priekš manis saistībā, ja tas būtu citā kontekstā, es noteikti redzētu citu, bet sociālo darbu mēs tā kā vāveres ritenī. Priekš manis tas ir vāveres ritenī. Jautājums, ko tev nozīmē vāveres ritenis? Jā, tu pēc tam vari domāju, atspēlēt pats sev. Domāju, ar to arī pietiek, lai katrs tur tirzā, ko viņš jā, lai domā, jo tās ir mūsu izvēles. Mana izvēle ir sociālais darbs. Tanī brīdī, kad viņš man būs gan kā atpūta, gan kā darbs, gan kā hobijs, gan kā laime, es būšu tieši tajā punktā. Un es zinu skaidri, ka tad tas sociālais darbs dzīvos, izdzīvos un turpinās attīstīties. Bet, zini, tā kā asociatīvās kārtīs ir tāda feature, ja kāda kārts izkrīt, tad viņam mums tad vienalga mums viņa jāatspoguļo. Es ļoti gribētu, protams, lūgt kādu citu mums te palīgā. Bet ko tu saki par šo? Par šo? Es varētu pateikt. Man šī kārta asociējās ar to, ka mēs laižos prom. Tu zini, bet ar ko man viņa asociējās? Ka mums kāds, varbūt ārējais spēks, iespējams mēs paši, pātrinam kaut kādas izmaiņas. Jo nokļūšana kaut kur citur visnotaļ ir izmaiņas. Priekš manis tās ir izmaiņas. Man gribās tev jautāt, tu zini, ar ko optimists no pesimists atšķirās? Es zinu, es vienmēr esmu optimists. Tā ir taisnība. Tu zini, kas ir pesimists? Nē. Informēts optimists. Arī labi. Arī labi. Jā, tāds arī savā ziņā jau tās sarunas doma jau man tāda arī bija. Jā, tā kā drusku provokatīvi paskatīties uz dažādām lietām un ar tevīm tas ar tavu pieredzi, ar tavu to zināšanu un praktiski dzīves pieredzes. Jā, un ko tur grēkot, mums ir bijušas sarunas, kuras man ļoti patīk, un tāpēc arī, tāpēc izvēle arī, tas bija viens no iemesliem, kāpēc saruna arī kritot. Bet stāstot vēl, turpinot par sociālo darbu, bet saki, lūdzu, bez eksperimentiem. Labi. Apsolu. Lūdzu, bez eksperimentiem. Apsolu. Kā tu redzi, labi, pārformulēšu jautājumu, kā tu redzi, kāds būs sociālais darbs pēc 25 gadiem Latvijā? Es pirmkārt ļoti redzu, ka sociālais darbs nav stagnātiska profesija. Kas nav? Nav stagnātiska. Stagnātiska. Jā, jo visu laiku ir iespēja attīstīties. Ik pa laikam ir kādas atrisinātas problēmas, rodās jaunas situācijas, kurām prasās risinājums.
Un sociālais darbinieks visu laiku ir kustībā. Nu, ņemot vērā, ka es pati nāku, jāsaka, ļoti ilgus gadus esmu nevalstiskās organizācijas pārstāvis. Man katru dienu bija par to jādomā, kādu pakalpojumu piedāvāt konkrētai klientu grupai, konkrētam klientam. Un es nevienu dienu nevarēju pateikt, ka tieši kā rakstīts normatīvā. Man tas normatīvs bija jāizdomā pašai. Un tas radošums pieejā kopā ar klientiem vienmēr man ir spēlējis ļoti lielu lomu. Līdz ar to es laikam esmu fanātisks optimists, bet es zinu skaidri, ka šī profesija ir tā profesija, kurā mēs sagaidām cilvēkus ar tādu, neordināru domāšanu, ja paplašinātu redzeslauku. Tādu, kur viņš redz, ka savādāk, ka nevar iet pa to taisno taciņu, ka taciņai ir arī ieloki, ka viss kaut kas pārējais, un viņš izmēģina to. Viņš paeksperimentē savu, kaut kādu tur ideju, un viņš pēc tam saprot, ka tā ideja iet. Es nesaprotu, kāpēc tu esi tagad tik skeptisks, jo es redzu... Tik indīgi smiekliņi? Es nezinu, noraksturo pats savējo. Jā, tie bija tādi indīgi smiekliņi. Bet es redzu, tā ir profesija. Es redzu reāli, ka tā ir profesija ir pirmkārt noiets, otrkārt, ka ļoti iespējams sociālajie darbinieki nestrādā vairs saucās problēmām, ka viņi strādā ar, piemēram, darbs kopienā vai vēl kaut kā. Un tas ir mazliet citādāks darbs, nekā mēs šobrīd viņu varbūt redzam daudzreiz tādu ierāmētu. Jā, man ļoti patīk tas, ko tu saki. Paldies. Jā, es pat neiebilstu tam. Tiešām. Un man bija iespēja tā strādāt. Dievs man mīl, un man bija iespēja tā strādāt. Man visu laiku tā ir iespēja. Gribēju. Bet par to, ka mēs sagaidām, man ir tie indīgie smiekliņi bija par to, ka tad laikam tā arī mūsu, nezinu kā, lai tur pareizi pasaka, šeit šobrīd esošo atbildība, ka mēs radām šādus apstākļus, ka var atnākt tāds, jo šobrīd tāds atnākt nevar. Mēs viņu dzenam ārā, mēs viņu nepieņemam, bet tad mums ir jāmaina tas klimats. Ja, nosauksim neitrāli. Šī brīža situācija, radošs cilvēks noregulētā sistēmā neko nevar izdarīt. Nepiekrītu tev absolūti. Labi, ok. Nepiekrītu. Un es ikvienā vietā, kur man ir izdevies būt, zini, kā es gribētu teikt, es esmu nērts tiem, kuri grib to regulējumu. Un kuri nesadzird kaut kādas jaunas idejas. Es esmu ļoti nērta. Bet tāpat laikā pārmaiņas neradīsies pašas no sevis. Pārmaiņas ir jāinicē. Arī šobrīd šajā vietā, kur es strādāju, varbūt tas būs jocīgi izklausīsies un varbūt tas nebūs glaimojoši, bet ir kaut kādas rutīnas, ko es esmu jau paspējis ienest darbā 3 mēnešu laikā, kuras jau šobrīd ir atsaukušās uz kolēģiem pozitīvā veidā. Savstarpēja komunikācija, kas ir kļūsi daudz atklātāka un drosmīgāka. Varbūt tieši tāpēc es esmu te, kur es esmu šodien, lai ik pa laikam tādas pilītes iepilinātu ikvienā vietā, kur es gribu justies labi, strādājot to darbu, ko es daru. Varbūt tā katra kaut kāda tā laimes būtība, ka kaut kādā mirklī būt tur, kur ir jābūt, nedomājot par to, kāpēc, priekš kam, vai man tur ir jābūt. Ja? Un tā varbūt ir tā, varbūt mazās dzīves, mazās laimītes, ja? kur mēs varbūt nevienmēr spējam saskatīt. Man ir ļoti žēl, ka mums ir man ir kaudzēm vēl, par ko tev parunāt, pajautāt un dalīties, bet, ir noteikumi. Ir noteikumi, ir robežas. Kas ierobežo radošus cilvēkus. Jā, ir taisnība. Bet kuriem tas ir jāpieņem. Tā kā jā, Sandra, milzīgs paldies par šo atklāto un es pat teiktu ļoti personisko sarunu. Jā, un ka šo personisko var ļoti jauki ienest šajā publiskajā, kas ir profesija. Jā, un ļoti patīkami tas bija, un es ceru, ka pārējiem visiem būs interesanti arī to dzirdēt. Tikai milzīgs tev paldies, Sandra Zeltsmane, kur
intensīvi slēpa, kur viņš šobrīd strādā. Paldies jums, kolēģi. Jauku dienu jums visiem.